liels sveiciens jums. Sveiciens oktobrī 11. Laikam 11. Nu labi, nav svarīgi sestdienā. Oktobra 2. sestdiena. Šeit dabūju ienofilmēju. Esmu, lai gan jau tu filmējis, tiku pie manas Moitas ostas. Šito kuģīti var uz Lisbonu, par šitiem kanāliem. Uz Tēžu un pēc tam pāri Tēžai viņu vadā ekskursijas. Labi, ne par to es stāstu. Ko es tādu gribēju jums pastāstīt? Kaut ko interesantu. Kas man interesants notika? Laikam nekas man nenotika. Nē, šodien bija. Atkal izgāju no rīta savā ikdienas skrējienā. Un tā baigi nopietni jau, zin kā, visu uzliku, gāju, tur uzliku sev taimeru laika, visu, sāku skriet. Tad tur kaut kādā, 11 minūtes jau bija skrējis, un tad domāju, jāapstājās, savaidzējās, pačuraitis. Tur tieši tā vietiņa labi, ne cilvēki, nekādi, kā varēja droši nokārtoties. Nokārtojos, uzsāku skriet un sāku domāt, bļāviens, bet es taču neuzliku. Domāju, jāpaskatās, cik jau es noskrējis esmu. Un tad es sapratu, ka es taču neuzliku, es ar to modinātāju, to signālu laiku uzliku, bet neuzliku savu taimeri. GPS. Vai bļāviens, paskaties, bet es atcerējos, cikos modinātājs bija likts, tad zinu, ka es kaut kādas 14 minūtes biju skrējis jau bez. Nostāvos tad likt tajā 14 minūtēs tikai ieslēdz GPS. Un tad rēķināju uzreiz galvā, labi, tur kaut kāds 2 kilometrus jau bija noskrējis. Bet forši, un kopā šodien visu to, neskatoties ar visu iesildīšanos 2 kilometru, var teikt, es sanāks uztaisīju jau jaunu rekordu jau. Piečuku es noskrēju, iekļāvos zem 30 minūtēm. Un tas ir, es saku, tas ir, kad jau 2 kilometrus bija noskrējis, tad jūs jau iesildījies. Un tad kaut kā, nezinu pats kā man tas izdevās. It kā baigi neforsēja arī. Prieks, kur tu rodies. Labi. Rekur pelikāni jau sākās sezona. Ne pelikāni, bet flamingo. Tie tur staigā. To, kad būs jāatbrūc, jāpafočē. Flamingo, pareizi rudens. Tad viņiem sākās teikšanas. Labi, viss turās. Čaviņa.